Nu, kā jau es solīju, pie manis ciemos studijā ir Larijs. Larijs ir mūsu draugs, viņš ir mūsu gan ģimenes draugs, gan arī man palīdz ceļojumos. Viņu iespējams jūs esat redzējuši arī Seychelles sērijās, viņš man ir otrais operators ceļot bez robežām. Viņš ir bijis arī ar mani Somijā, jūs viņu vēl redzēsiet rudens sērijās, bet nu tagad Larijs brauca uz Poliju, ne, tu brauci uz Vāciju? Nē, es braucu uz Holandi pēc mašīnas. Jā, tad Larijam otrs biznes, var teikt biznes. Šī, ko viņš palīdz man kā operators, tas ir viņa tāds hobijs, tāda neliela aizraušanās, bet tad viņa īstā nodarbošanās ir autotirdzniecība. Autoremonts, autotirdzniecība, autopiegāde. Jā, un Larijs bija kopā ar mani Seychellās, viņš bija redzams televīzijas ekrānos, bet tik populārs, kā viņš tagad braucot caur Poliju, protams, viņš nekļuva, un tiešām šis varbūt ir tāds notikums, ko mēs gribam izstāstīt. Varbūt mēs negribam pārliecināt tos neticīgos, tos daudzos komentētājus, kas nekam netic, tam, kam negrib neticēt, bet pa lielam šis ir tāds informatīvs video, kur mēs gribam izstāstīt, kas tad notiek un kā notiek patreiz Polijā, un varbūt tām ģimenes un cilvēki, kas dosies uz Eiropu caur Poliju vai pat uz Poliju, lai viņi būtu nedaudz uzmanīgāki, ieklausoties šajā Larija stāstā un varbūt tām nedaudz īstāsti. Kā tev viss veicās? Jā, braucām uz Poliju pēc automašīnas. Izdomājām, ka brauksim vakarā ārā, lai nākošajā dienā būtu uz vietas jau, un tad taimī galā izgulētos un brauktu atpakaļ. Bet sanāca mums galīgi atžgārni. Aiz Varšavas iebraucām atpūsties kādu stundiņu, aiztaisīt acis, atpūtināt visu, un tad būtu braukuši tālāk. Bet sanāca ne tā, kā plānojām. Iebraucām stāvvietā, noparkojos ļoti apgaismotā vietā, pilna stāvvieta ar mašīnām bija, un nostājos tā, lai es varu tālāk braukt. Nezinu, kas man ienāca galvā, paņēmu un noslēpu somiņu savu ar naudu, kas bija mašīnai atlikta, noslēpu zem sēdeļa, kaut gan agrāk to nekad nedarīju, noslēdzu durvis, bet, palika meitai tukša datorsoma uz pakaļā sēdekļa, un dators apakšā bija, un tur bija šitas uzlādes tā stacija, bet tos nevarēja redzēt. Tad pēc kaut kādas 30-40 minūtēm gulēšanas bija liels blīkšķis, stikls tika izsists, un es tikai ieraudzīju maskās cilvēkus, divus, vienam galva pilnībā iekšā, otram aiz stūra viena roka, kuru jau Sindija turēja. Es ieķēros otrajā iekšā, sāku vilkt iekšā, un gala iznākumā Sindija piekurbulēja mašīnu, es ieliku ātrumā un aizbraucu, norāvu viņu izkrit, nometu viņus nost. Bet gribēju pa visām varītēm, tas cīniņš noteikti bija kaut kādas 4 minūtes, 5 no sākuma, un tikai tad visu šito izveidoju. Tālāk pabraucām. Bet pirmais tas, kad tu guli un tagad pēkšņi tev izsit stikli, pirmais jau bija tāds baigākā nesaprašana, ja? Tur bija tā, ka no sākuma pirmā, laikam mikrosekundes daļa bija, ka ieraudzīju to ģīmi, es domāju, ka es vēl sapņoju. Kaut kā nesapņoju. Bet maskas nebija mīkstās, tu teici cietas maskas? Cietās tā kā bija, es nezinu, kaut kā tā kā hokeja agrāk spēlēja, cieta maska bija, cimdi rokās bija ar uzlikām tā kā motociklistiem, bet tie varētu būt kaut kādi celtniekiem, kas ir domāti prastāki. Visi bija melnās drēbēs tumšās, kapuči uz cepura, kapucis uz galvas. Tā, es nezinu. Es pat nebiju iedomājies, ka tādas lietas vēl šī laikā notiekās. Nebija tas vispār. Bet cīniņš sanāca par to datorsomu. Jā, par datorsomu, kurā nekā nebija. Tur austiņas tik iekšā bija. Jā, es sākumā nepieminēju, Larijs nebrauca viens, viņš brauca ar meitu, ar Sindiju. Un meita jau ir pieaugusi, ir otrs šofers. Protams, ka tēvam droši vien ir arī jādomā ne tikai par mantu, ir jādomā par auto, ir jādomā arī par savu bērnu, tāpēc tas droši vien bija dubultā emocionāls nakts pārdzīvojums. Tā pirmajā momentā tur par to pat nepaspēju, jo es sapratu, ka meita neatdos neko. Viņai nepatīk tādas lietas. Viņa ieķērās un
tas bija bezjēdzīgi, viņi nekādīgi nevarēja. Nu, nebija viņa liela auguma arī, jo abi divi ierūmējās pakaļās durvis lodziņā iekšā. Tā kā, nu, gigantiski viņi nebija. Ja jau būtu kaut kāda lielāka sēžot ar vienu roku, mēs nenoturētu. Nu, tu ieķēries somā un tu viņu vienu ievilki iekšā, jā? Jā, es ievilku viņu iekšā, lai otrs netiktu. Nu, ja viņi izlekt ārā, es nezinu, kas tur aiz durvīm. Varbūt vēl kāds ir, varbūt viņam tur ķieģelis, varbūt pistola, varbūt ir beisbola nūja, ar kuru varētu vēl kaut ko izsist vai mums uzklupt, jo viņi jau neiedomājas, ka mēs tik ātri norēģēsim, ieliksim atno, jo Mercedesam ir ļoti labi, ka pie stūras ir rokturis. Un es biju nostājies šķēres veidā, kur vieglās mašīnas stāv un blakus stāvēja mazais furgons. Un es vienkārši ieliku ātrumā, pa gāzi, viņi karājās iekšā. Nu, es nezinu, būkšķis kaut kāds neliels bija, bet tas varbūt tās, ka viņus neaizķēra, bet viņi izlēc ārā no loga. Nu, es uzreiz pateicu, atlaiž vaļā, lai atlaižu viņu. Loģiski es arī atlaidu, jo man nevajag tur arī asins izliešanas baigākās. Tas varbūt viņiem patīk. Mēs gribējām arī, lai Sindija piedalās sarunā, bet viņai tas pārdzīvojums ir vēl joprojām, un viņa nav gatava par to runāt kamerā. Viņa saka, labāk, ātrāk aizmirst to un izvairīties no Polijas ceļiem, bet īstenībā viņa laikam satraumēja visvairāk. Ja Larijs vēl dabūja kādu sitienu arī pa seju, tad Sindijai īstenībā tā roka bija sagriezta ar tiem izsistajiem stikliem, ja viņi turēja to savu somu. Un īstenībā mums ir arī no Sindijas pat neliels video ar viņas roku, to mēs arī noteikti parādīsim. Jā, tā kā uzmanieties braukt tur, jo arī mani fascinēja policijas darbs, jo mēs pabraucām tālāk, izsaucām policiju, lai noformētu protokolu priekš apdrošināšanas un arī, lai viņi vismaz sāktu darboties, jo mēs jau nezinu, es nebiju pat lasījis, ka tādas lietas notiek pasaulē. Vēl, jo tas bija 30 gadu apgaļ, kad tā uzvedās. No 90. Jau 2000. praktiski. Tā kā nebijām gaidījuši, bet policija brauca 4,5 stundas. Mēs stāvējām Bāņa malā. Iedomājieties, augsts. Es atceros, pēc komentētājiem ļoti daudz prasīja, kurā tieši vietā tas bija benzīntanks? Nē, tā bija lielā autostāvvieta. Mašīnas, es domāju, tur kaut kādas 100, varbūt vairāk pat stāv iekšā. Tur stāvēja arī vieglās bija, tā nebija, ka nebija. Bet mēs nostājāmies tieši zem laternām un tieši tur arī kamera, jo tur ir lielās toaletes, kas ir, lai aiziet cilvēki nomazgāt muti, var apsildāms viss, teiksim, tāda liela stāvvieta. Un atrodas tas kaut kā 35–37 km no Varšavas. Berlīnas virzienā. Jā, Berlīnas virzienā. Jā, un tad atbrauc tie policisti, tad mēs mēģinājām vienkārši varbūt noformēt uz vietas, bet ne, un tad mēs braucām uz policijas iecirkni. Viņš atradās kaut kādā 8 km no turienes, tā kā es nezinu, kā 4,5 stundas var braukt 8–9 km. Policijas iecirknī, arī tas, ka neviens nerunā angliski, neviens. Tad policijas iecirknī izsauca tulku krievisku, kaut gan man meita vispār nerunā krieviski. Labi, es esmu vecāka kaluma cilvēks, es runāju krieviski. Angliski es saprotu pavirši, bet runāju vēl sliktāk, bet tā, lai protokolu aizpildītu, mums nesanāk. Tad mums tas process ievērsās no 2 naktī, kad pazvanījām, līdz pat 1 dienā. Apmēram, ja es atceros, es ar tevi apmēram ap 1 sazvanījos, un tu teici, es vēl prasīju, cik tālu es ticu, nekur tālāk pa Varšavu neesam tikuši. Mūs aplaupīja. Un tad, kad tu pateici, tad es ieliku gan Facebookā, gan ierunāju TikTokā, un panesās tie komentētāji. Un vispār aizgāja ļoti populāri, īstenībā arī Facebookā aizgāja, un es saprotu, ka šī tēma ir ļoti interesanta. Interesanti ir tā, ka tiešām cilvēki pēdējā laikā viņiem patīk braukt ar automašīnu, viņiem patīk braukt ceļojumos uz Eiropu, un īstenībā es atceros ļoti daudz stāstu no 90. gadiem, kā aplaupīja gan sportistus, gan autotirgoņus, un tajā laikā ļoti daudz līmēja padusēs iekšā naudas, lai nevarētu viņus apzakt. Viņi atdeva kādus, kas bija makā, bet visa pārējā lielā nauda aplīmēta ap vēdera, aplīmēta padusēs ir. Es ļoti ceru, ka mums tagad, ka brauksim, jums ir atkal paredzēts brauciens uz Eiropu, vai jābrauc ir cauri
Polijai dienas laikā, neapstājoties, pat neaizejot nekur paēst. Bet parasti bija tā, ka no Eiropas braucot šeit, mēs vienmēr iegājām Polijā paēst, jo tur bija lētāk nekā citur. Nē, nu noteikti tik traki nav, jo vairāk jau viņi pa naktīm uzdarbojās. Jo, es nezinu, tas ir daudz vienkāršāk veidi, kā tikt pie naudas, lai šitādas lietas darītu. Ko policijas saka, tas ir regulāri notiek? Jā, tajā reģionā viņiem ir 2 autobāņi satiekās. Viens, kas uz Čehiju iet, un otrs, kas iet uz Berlīnu caur Poznaņu. Viņi saka, regulāri ir noteikti reizi mēnesī, tas notiek jau 3 gadus. Un regulāri ir 1 līdz 2 reizes mēnesī, ka šādi gadījumi ir pieregistrēti. Bet viņi arī minēja, ka ļoti daudz, kas pat neiesraksta, ne iesniegumu raksta, neko. Aplaupa pārsvarā tranzīta numurus, lielāko daļu gan minēja policists, kad ir mazos evakuatoriņus un arī tādi furgoniņi, kur ir virsū gulēšanas vietas. Un visus, kas ir, poļus viņi nav vēl piefiksējuši nevienu tādu gadījumu, bet aplaupa tos pašus ukraiņus, aplaupa latviešus, leišus gadījumu bijuši, pa igauniem viņi neminēja. Es domāju, ka tur viss, kas ir kas brauc uz šo pusi vai uz otru pusi, ir abās pusēs. Nav tā, ka vienā, bet tas reģions nav liels. Tur viņš teica kaut kādas 4-5 stāvvietas varbūt tur ir kopā uz viņu reģionā. Tad rēķinieties arī citur. Man draugs braukā uz Poznaņas tirgu arī pēc rezerves daļām. Viņš teica, ka arī viņam ir bijis mēģinājums ielīst, bet viņam bija mašīna stāvēja pie apsarga un apsargs nobiedēja. Bet tā gribēja ielīst iekšā. Un tad Ivars zina, kad ir vēl viens gadījums bijis ar Dobelnieku, un tas ir bijis, man liekas, pat vēl baismīgāks nekā man. Mēs esam viegli tikuši cauri, es uzskatu, ka ar vieglu izbīli neko nozagt nedabūja, tikām cauri. Vēl kas man ļoti patika, kad palīdzēja tas pats tulks, viņš sazvanīja, atrada mums stiklu, turpatās 20 km attālumā aizbraucām pie stikliniekiem, pateicām, kāda vaina bija, un viņi iedeva uzreiz servisu, kur nomainīs, un ne augus nomauc, neko, pa normālu ciparu. Un mēs, 3 pēc tam tikām jau projām un aizbraucām tālāk aiz Berlīnas, paņēmām viesnicu un uz Holandi. Atpakaļ atgriezāmies bez stāšanās. Bet, teiksim, atpakaļ braucot, man patika, ka mēs iebraucām stāvvietā arī aiziet uz labierīcībām visur, ka bija 2 ekipāžas un viena pat kursēja pa visurienu vizinājās. Tā kā, šinī galā no Varšavas uz mūsu pusi, tur vispār pieskata kaut ko. Bet, kad beidzat adrenalīnu sirds trīcēt? Ja tu 2 panāk notika. Tā kā sāku sūkt ārā stiklus. Viņi, iedomājieties, ja viņi apsekot vietu aizbrauc, ka mēs rakstījām protokolu tikai. Pastīties, tur stikli vēl bija, pajautāja. Tā kā Polijas policija strādā ļoti gausi, ļoti slinki, bet cilvēki nebija slikti, runāja ļoti normāli, attieksme bija normāla. Teiksim, iejutās arī tai visā problēmā, bet, kā tur viņi darīs tālāk, to es nezinu. Bet protokols ir atnācis un apdrošinātāji, kā Latvijā izturās pēc šādiem gadījumiem? Apdrošinātājiem lielais paldies. Baltijas apdrošināšanas nams rulē ļoti ātri, burtiski dienas laikā, kā uzzināja problēmu. Dienas laikā servis uztaisīja tāmi. Kad mēs ieradāmies tajā pašā vakarā uztaisīt tāmi, tas ir pirmdienā, un otrdienā man tāmi jau bija apstiprināta un varēja braukt uz servisu, atdot mašīnu remontā. Bet es tā saprotu, nebija ne tikai izsistais stīkls mašīnai, bet arī sāni saskrāpēt no tiem stikliem. Es tā kā vilku iekšā to puisi, kurš īstenībā viņi runāja izteikti krieviski savā starpā. Viņi gan nerunāja, bet viņi necenzēti lamājās un viens otru grūstīja un ķerstīja, un tas viens tur mēģināja tur boksēties kaut ko ar vienu roku, ar otru tur sindīja, noteikti turēja kaut kur iespiest, jo divatā viņi pilnībā nevarēja ielīst. Tas viens bija, tam dibens tik ārā bija, kā aizgaisā. Tā. Loģiski, ka tas piedzīvojums nav no jaukākajiem, iekšas griezās vēl, kamēr vēl policija pat kādas 2 stundas, kamēr brauc līdz policijas atbraukšanai, tad vēl tur 2,5 stundas jau mierīgāk sēdēja. Nekas tāds pirms tam, tu jau esi ļoti daudz brauc uz Eiropu, nekas tāds līdz šim tev nav bijis? Man ir draugiem bijis.
Bet tas bija noteikti, kad bija kaut kur arābu izcelsmes cilvēkiem. Tas bija Nicā uz augšējā autobāņa. Viņi atgulās apsist. Tur atņēma visu naudu. Viņi dzina mašīnu uz Tenerifi. Bet tas bija ļoti sen. Tas bija 20 gadi noteikti apakaļ. Kaut kur 15, 20 noteikti. Polijā jau arī kādreiz ļoti bija. Bet ja atgriežamies pie tā, ko Larijs jau pieminēja, viens dobalnieks, viņš ir pat vairākas reizes trāpījies, un viens pat bija nesen gadījums, kad viņam ar pistoli izšāva aizmugurējiem stikliem cauri. Abiem diviem pielika pistoli pie galvas un paprasīja, lai atdod visu naudu, un visu viņš arī labāk atdot nekā teica, ka tā nekad savā dzīvē neesot jūties, kad pistoli pieliek pie galvas un labprātīgi ir atdevis. Tā kā šādi gadījumi tiešām notiek, un kā jau sākumā teicu, mēs negribam jūs iebiedēt, un mēs negribam pārliecināt neticīgos, bet, protams, sargiet sevi, sargiet savus tuviniekus, apdomājiet, kad jūs dodaties tātad uz Eiropu, kad jūs braucat cauri Polijai. Tas nav tā, ka noteikti tagad katram otrajam tas negadīsies, bet tātad šādi gadījumi notiek, un esiet galvenais paši pasargājiet sevi, un jūs būsiet arī pasargāti. Es ļoti ceru, ka nākamajā reizē, kad mēs ar Lariju dosimies uz Eiropu kaut ko filmēt, kad mums nevajadzēs palikt pa nakti kaut kur. Ja paliksim, mēs noteikti paliksim kādā viesnīcā. Jā, viesnīca ir drošāk. Izņemsim noteikti no automašīnas visu vērtīgo, no kā varētu izsist. Bet es ātri izstāstīšu arī savu piedzīvojumu. Mēs kādreiz braucām laiku apakaļ, tas varētu būt 16 gadi apakaļ uz Turciju, braucām cauri Rumānijai. Un sanāca tā, ka pie Rumānijas mums saskārāmies ar tādiem jauniešu tādiem bandītiem, kuri pienāca vienkārši klāt pie mašīnas, nostājās, ka 10 pielika kapeikas un teica, vai nu maksā, vai nu mēs tev saskrāpēsim visu mašīnu. Tajā reizē mēs tā veiksmīgi īstenībā no viņiem izprukām, un pēc gada braucot, mēs līdz izdomājām, paņemsim gāzes pistoles. Bet šis gadījums ar gāzes pistolēm arī ir jānoskaidro cauri, kādām valstīm brauc un kādi noteikumi katrā valstī ir, jo mēs braucot apakaļ, uz Serbijas robežas mums šīs gāzes pistola atklāja, mums ielika cietumā, mums bija tiesa, mums izraidīja no valsts, mums uzlika sodu, iespieda pasēs, kad mēs gadu nedrīkstam rādīties Serbijā, bet mēs viņiem stāstam, ka tādā veidā mēs gribējām sevi pasargāt, jo nezinām, ar ko mēs ceļā varam sastapties, bet viņi teica, pie mums valstī, diemžēl, ar pistolēm pārvietoties nedrīkst un iebraukt nedrīkst. Tā kā, protams, sevi ir labi pasargāt. Bet ja arī šādā gadījumā, es domāju, ja iznāktu ārā, nezinu, ar gāzes pistoli, nevar jau zināt, varbūt viņam ir traumatiskā pistola vai īstā, un tur arī var pat vēl bēdīgāk beigties. Tā kā labākais būs izvairīties no tādiem stāvlaukumiem. Varētu būt, ka es tur tajā ātrumā, tur ir loģiski, ka nevar saprast, bet man liekas, ka viņiem arī bija kaut kāds brilles, kaut kas irsū, lai neiepūstu asas ar gāzi vai vēl kaut ko. Tāpēc arī tā maska bijusi visdrīzāk ir tāda cietā. Ir iespējams, ka ir jau pieredzīti viņiem. Es domāju, ka ir, jo tas bija no tādu belzienu izcist vienkārši stiklu ar visu plēvi. Mums viņš bija stikls. Tur ļoti, tas viss tik ātri notikās. Mums jau vēl paveicās, ka meitiņai bija spilvens priekšā tajā vietā, kur stikls tieši, kas it ārā, kad viņai visa seja nav visu stiklos. Tā kā, tas arī noveicās, bet, tā ir, kā ir. Jā, ja komentārus palasa īstenībā daudziem cilvēkiem. Vai nu pašiem ir noticis, vai nu viņi zina kādu cilvēku, kam tas ir noticis. Tā kā, es saprotu, ka Eiropā nekur vairs baigi nav droši. Es arī esmu dzirdējis daudzus stāstus, arī tāpat kaimiņa meitenes ir tika aplaupītas Spānijā. Man čoms vien dzīvo Spānijā, kur arī vienkārši uz ielas paņēma, viņš brauc ar automašīnu, viņam piebrauca blakus, pārdūra riteni. Kamēr viņš kāpa ārā, riepa tika pārdurta, kā pārā, kamēr pārbaudīja, kas notiek ar riepu, ar mopēdu piebrauc, nozaga somiņu ar naudu un aizbrauc. Tā kā žuļiki un baņģugāni uzdarbojās visur. Un tā kā, sargiet sevi, esiet droši. Protams, kad vajag ceļot, vajag piedzīvot daudz ko, vajag daudz ko redzēt, bet tajā pat laikā, protams, sargājam sevi, sargājam tuviniekus, sargājam savus bērnus un tiekamies atkal nākamajos video, nākamajos ceļojumos. Čau!